Valsts prezidents Andris Bērziņš joprojām mūsu studijā. Mēs arī skatījāmies šo sižetu, kur tā kā Latvijas ekonomiskās intereses, varbūt arī daļai politiskās, mazliet arī ārpus Latvijas robežām. Vai mums vispār ir sava ārpolitika? Es domāju, specifiska, šaura. Tā varbūt nav ar ģeopolitiku saistīta. Mēs esam Eiropas Savienības valsts, bet Latvijas tāda specifiska ekonomiska, kaut vai ekonomiska interešu diktēta ārpolitika. Es domāju, ka ir, un ka viņa tur ir, protams, milzīgas iespējas uzlabot, strādājot ciešāk kopā, bet skatoties, kā Briselē tas notiek, man tā sajūta ir tomēr tāda laba, ka mēs šeit protam un daram to mūsu interesu aizstāvēšanu ļoti labi. Jautājums, kā mēs, vai svarīgāk ir katrā atsevišķā valstī fokusēties uz mūsu interesēm, vai man šķiet, ka Latvijai uz šobrīd trūks tomēr tāda kopēja tēla veidošana pasaulē, ka mūs uztver... Kas pie tā vainīgs? Jums arī jāspodrina ārpolitikas tēls. Mēs visi kopā, protams, un es arī to cenšos darīt, un es domāju, ka tas ir viens no tādiem laukiem, ja mēs runājam sevišķi par mūsu reitingu un investoru uztveri pa Latviju, ka mēs esam pietiekami to tēlu sabojājuši, un tāpēc arī ir tās, kā, teiksim, Igaunija uztver arī Lietuvu daļai labāk kā mūs, un jau sāk dalīt, nevis kā vienot Baltiju. Tas arī nav labs. Bet tā vienotā Baltija, vai tomēr tas nav tikai kā tāds mīts, neviens vārds žurnālists ar par to bija rakstījis. Taču mēs esam ekonomiski konkurenti. Teiksim, gāzes termināļa jautājums jau to vienu spilgti pierāda. Kā mēs taču nevarējām arī vienoties, kur tagad būvēt, lai brauc Eiropa un izlēmi to visu. Mēs esam konkurenti, un tā Baltijas vienotība, tā kā mēs atceramies barikādas. Tad viņi mums ir, karogus izkaram un tam līdzīgi. Man šķiet, ka viņa tomēr, ka viņa mums ir visiem trijiem obligāti nepieciešama. Tāds ir mans visciešākais uzskats, un ka mums nav nākotnes, ja mēs gribam šīs te mazās valstiņas iet tālu uz priekšu. Mums kādam ir jāpievienojas. Var jau mēģināt tur pievienoties, teiksim, Igaunijai, Somijai vairāk, bet tomēr mēs esam šeit kopā, un es esmu pārliecināts tomēr kaut vai šis Visagīnas projekts, kas Lietuvā ir vairāk kā būtisks, jo tur viss ir, bāze ir, cilvēki ir, būtu muļķīgi, teiksim, tur to atomstaciju necelt, ja vispār viņi ceļ, un es esmu pārliecināts, ka arī Latvija loģiski tur piedalīsies, protams, lai tiktu ievērētas mūsu intereses, un par to notiek arī sarunas, kur augstākā līmenī viņas regulāri notiek, un tas process virzās uz priekšu. Neatkarīgi no tā, kad ir Polija paziņojusi, ka viņi nepiedalās. Tur problēma vēl daudz, te vēl arī tie strateģiskais investors Japāna, Hitachi kaut ko tur arī saka, to līgumu vēl nav parakstījuši. Bet par tādu politiku lielāku varbūt runāsim ārpolitiku. Mums bija beidzamos gados, arī mums ekonomiski izdevīgs partneris ir Krievija. Beidzamos gados tā kā attiecības mazliet, neteikšu, ka labas bija, bet uzlabojās mazliet tomēr. Vai jūs nākamgad tur Krievijā prezidenta vēlēšanas, kas to zina, būsim pieklājīgi, kas to zina, kas uzvarēs, Bet vai jūs uzturat spēkā, piemēram, Zatlera kunga laikam savulaik ierosināto vizīti, uzaicinājumu uz Latviju Krievijas valsts prezidentam, vai, teiksim, jūs nebaida, ka referendumu jautājums varētu šīs attiecības, kas bija mazliet tā kā kļuvušas maigākas, atkal sāsināt? Protams, šis te uzaicinājums ir spēkā, es esmu viņu atkārtojis, un es domāju, ka tas piepildīsies, un es tomēr ceru, ka referendumu mēs iziesim un iesim uz priekšu, ka šīs attiecības paliks vēl tuvāks, un šī sadarbība tomēr jārēķinās. Mēs varam visādi runāt, bet mēs esam tranzīta valsts, un ja mēs šo te savu pozīciju nesaglabāsim, tad paņems viņu cits. Tas jau ir skaidri pierādījies, jau šīs te nesaskaņas jau ir pie tā noveduši. Gan Krievijā jauna osta, gan daudz, kas aiziet pa mūsu kaimiņu zemēm, pa citiem kanāliem. Tā ir mūsu dzīve. Es novēlu jums kā valsts prezidentam kopā ar politiķiem, reāliem politiķiem, kas to politiku bīda nākamā gadā pie šiem jautājumiem strādāt un tad viņus risināt. Visus jau atrisināt neizdosies, bet pareizo ceļu sākt un uz priekšu virzīties. Paldies, saku valsts prezidentam Andrim Bērziņam. Es novēlēšu jums priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu, protams, arī. Un skatītājiem arī, tā kā mēs tiekamies tikai pēc nedēļas, tad visiem priecīgus, gaišus, es nezinu, vai sniegains tas varbūt nebūs, bet priecīgus un gaišus jums Ziemassvētkus. Paldies, prezidenta kungs, paldies jums, skatītāji, pēc nedēļas mēs tiekamies. Vislabāk!